Mans vārds ir Ansals Kaugers. Es šajā projektā biju dramaturgs, tekstu autors un kopā ar pārējiem centos saprast, kas tad ir tas, kāpēc mēs dziedam un kas notiek, kad mēs to darām. Un atklājās, ka jautājums varbūt sākumā šķiet diezgan tāds ne no tiem sarežģītākajiem, bet tajā iedziļinoties, protams, parādījās ļoti, ļoti plaša aina, kā uz to raudzīties. Mēs sākām, manuprāt, ar kaut kādiem zinātniskiem faktiem, kuru ir vesela gūzma, kas visi ir ļoti interesanti un fascinējoši, bet tomēr arī kļuva skaidrs, ka šie fakti līdz galam nesniedz apmierinošu atbildi uz to jautājumu, kāpēc mēs dziedam un kas ar mums notiek, kad mēs to darām. Tad pats nebūdams dziedātājs, es meklēju vēl citus avotus, to starp, piemēram, tādu, manuprāt, izcila autora kā Hazrata Inajata Khāna darbs Skaņas misticisms, kurš nāk no sūfiju tradīcijas un runā no tādas perspektīvas par dziedāšanu. Drusku ieskatījāmies dažos arī jau tādos lielos sakrālos tekstos un mēģinot tad atrast tajā kaut kādus kopsaucējus un dažādus avotus šai tēmai. Bet, skaidrs, ka gala beigās tas viss tomēr savienojās mūsos ķermenī tieši dziedot. Iespējams, ka tas tad arī ir tas veids, kā tad līdz galam patiešām kaut ko sajust un tālāk jau ar šo te pieredzi rīkoties, kā kurš to atrod par vajadzīgu.